Cienījamie deputāti, cienījamie klātesošie, sākām Rītdienas novada domas sēdi. Domas sēdi darba kārtībā iekļaut 15 jautājumu, kurus mēs skatījām komitejā. Par darba kārtību kaut kādu priekšlikumu papildinājumu nav. Kas ir par šādu darba kārtību? Tā, pārējiem pie darba kārtības pirmā punkta par zemes lietošanas mērķu maiņu. Kas ir par 7? Nākamais ir otrais par adreses maiņu pēc projekta. Kas ir par 7? Nākamais par nekustamā īpašuma sadalīšanu pēc projekta. Kas ir par 7? Nākamais ir nekustamā īpašuma zemes erīcības projekta apstiprināšana. Tā, pēc lēmuma projekta, kas ir par 7. Nākamais ir saistīšana noteikumu numur 4/2016 par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanu 2017. gadā. Tātad priekšlikums apstiprināt saistošos noteikumus 4/2016 par likumu par nekustamām īpašuma nodokli un normu piemērošanu 2017. gadā. Kas ir par 7? Nākamais ir par ēdināšanas atmaksas kārtību pirmsskolas izglītības iestādē. Tātad apstiprināt izglītējumam personālam pusdienas maksas par ēdināšanu aprēķināts ar faktiskā izlietojuma produktu daudzumu to iegādes cenās. Un apmaksas veikt pēc rēķina saņemšanas līdz katra kalendārā mēneša 15. datumā. Kas ir par šādu lēmumu? 7. Nākamais par dzīvokļu maiņu. Tātad atteikt dzīvokļu maiņu pēc lēmuma projekta. Kas ir par 7? Tā, nākamais ir par Latvijas atjaunošanas biedrības iesniegumu. Tā komitejā lēmām pieņemt zināšanai, ka tāds iesniegums ir domē ienācis un iesniegumu izvērtēt. Nākamās sēdēs. Nākošais gads. Tad pieņem zināšanai tā. Jā. Tā, kas ir par 7? Nākamais ir par sadarbības līgumu ar Rūmas katoļu draugus apstiprināšanu. Priekšlikums apstiprināt sadarbības līgumu novada domē ar Rūmas katoļu draugus. Kas ir par 7? Nākamais 10. par kolektīvu suitu dūdenieku iekļaušanu kultūras namu aizdarbinieku kolektīvā. Tad apstiprināt kultūras namas aizdarības kolektīvu suitu dūdenieku kolektīvu vadītāju Šelas Lipsnes un nosakot vadītāju darba samaksas pēc projekta. Kas ir par 7? Nākamais
Par Alsums novada jauniešu brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas nolīguma apstiprināšanu. Tas ir priekšlikums apstiprināt nolīgumu. Kas ir par? Tas ir. Tad nākamais ir par grozījumu aizstošos noteikumos budžetu. Tātad, kas ir par apstiprināts aizstošo noteikumu projektu grozījumu Alsums novada domas 28.01.2016. Gada aizstošajos noteikumos numur 2 2016 Alsums novada pašvaldības 2016. gada budžets. Kas ir par 7. Nākamais ir par mērķdotācijas pieprasījumu ūdens saimniecības sakārtošanai. Pieprasīt mērķdotāciju. Kas ir par? Nākamais ir par ikgadēju atvaļinājumu piešķiršanu novada domas priekšsēdētājiem. Kas ir par to, lai novada domas priekšsēdētājiem piešķirt 2 nedēļas atvaļinājumu? No 24. līdz 6. novembrim, no 24. oktobra. Tā, kas ir par? 6 par, pretī, atturās, balsošanā nepiedāvā. Mums pieņēma. Kolbas nevar piedalīties. Es jau balso par to, lai var šeit atpildinājumu. Tas ir pēc likuma kādu. Tas šķiet. Te nav nekāds interesi. Aha, labāk ideja. Tā, nākamais ir par labāko darbu darītāju izvirzīšanu. No šeit kā lēmām, tad atzinības raksts 5 personām, godu raksts 2 personām, godu novadnieks 1 personai un pateicības. Septiņās. Kas ir par? Kolbājos nepiedalās. Tur ir kopējos iebildes. Kas ir? Nevis kārtībā. Nē. Paldies!